tikko nolaidāmies Turcijā. Nākošā lidmašīna mums ir praktiski pēc 40 minūtēm. Nu, iespaidīgi. Nu čau. Ir jauna diena un tiekamies jaunos piedzīvojumos, vai ne? Ko mēs šodien darīsim? Izbrauksim tādu mazu aplīti, aizšausim līdz Taizemei. Tā kā paņemšu tev atkal nedaudz līdzi. Jā, starp citu ir agrs rīts. Aši ir jāšauj tā teikt uz Rīgu. Savukārt, nebraukšu viens. Aizbrauksim kopā ar Elviju un Kristīnu. Starp citu ar to džeku, ar ko kopā Skotijā zeltu skalojam, tā kā būs interesanti. Labi, ko tad daudz vairs stāstīt, vai ne? Laižam uz to galvaspilsētu, vai ne? Satikt Elviju. Elvijas mums brauc no Tukuma. Un laiks ir līdz ar nagiem pa lielam. Nav laika vajag muļķoties, tā lai bez stresa varētu iečakoties un smuki aizbraukt. Un tā kaut kā, ne? Vispār vajadzētu arī štropīt uzmest. Kas mums tur sagaida? Nav ne jausmas. Šī bija tāda ātra un spontāna ideja. Līdz ar to, nav mums baigie plāni. Skaidrs ir tas, ka mums ir biļets. Braucam, principā, šobrīd uz Bankoku. Uz pāris dienām, man liekas, kad norezervējām viesnīcu Bankokā. Un tālāk skatīsimies, kur acis rādīs. Tā kā būs interesanti. Nezinu īstenībā, cik daudz es tev gribu ņemt līdzi. Un cik daudz tu kaut ko redzēsi. Tā teikt, višķiņ arī jāatpūšās, vai ne? Bet es domāju, kaut ko jau mēs tev parādīsim, vai ne? Nu čau! Pamēģinām vēlreiz! Labs rīts! Pēc viens kafijas krūzītes un dažām novilktām cīgām rumps beidzot ir pamodies un ir cits skats uz dzīvi, vai ne? Tā kā, veiksmīgi turpinām braukt. Starp citu pie viena, īstenībā testējam un piebraucam svaigi salikto motoru. Starp citu, ja tev interesē E82, pirmā sērija kupējā, tad varēsi, visticamāk, ieķert šitādu aparātu sev. Ielikām jaunu dzinēju, salikām jaunas ķēdes, šāls samainījām un viss kā pienākās. Tā kā īstenībā šobrīd piebrauc motoru. Motors ir nobraucis pirmos 100 kilometrus, vai pareizāk sakot, jau 126. Tā kaut kā. Tas tāds mazais updates, vai ne? Tikko sazinājos ar Elviju. Elvijas tā labi ir nosvinējis izlidošanu. Tā kā izstāst, ka lidmašīnā varēs, tā teikt, izgulēties. Bet braucam! Starp citu, fantastisku skaists dienu, viss tāds smuks sazaļojas. Perfekt, vai ne? Rulē tālāk. Viss, pēdējā finiša taisna. Būsim veiksmīgi atbraukuši līdz lidostai. Ļoti veiksmīgi izbraukuši īstenībā visu veco degvielu. Piebraukuši motoru. Tā kaut kā. Tā kā nav ne jausmas, cik tālu ir Elvijas ar Kristīnu. Bet, līdz sazināsimies un kaut kā tā, vai ne? Motu uzzvanīja Elvijam. Elvijas esot kaut kādā B3. Sameklēsim. Kur ir B3? Stāsta, ka diezgan daudz te ir aizbraukuši. Kaut kur atpūsties. Reko atradām smuku brīvu vietu. Sajies.
Nu viss. Metamies meklēt Elviju. Tas taki viņš. Eju, beidz zvanīt. Es tev domāju sazvanīt, pateikt, ka mēs būsim ārā. A, kur tu atradi kaut kādu B3? Čau. Čau. No, gatavi? Eju, gatavs? Pasveicini mammu. Es jau pateicu, ka tu esi sadzēries vakar un nosvinējis aizlidošanu. Ko tev jau priekš mums abiem tur drēbes līdzā? Eju, nu kā iet? Gatavs piedzīvojumiem? Pagāja lielos deglots sāk višķiņ. Un kā jūties? Īstenībā Kristīna ir mūsu menedžers. Viņa mēģinās šitos ten abas divas lopus savaldīt. Vai mēs te kaut kāds ziepes taisam. Šito nenovaldīju vakar. Vakar jau bija traki jau. Es centos. Nāk, ar tētim bija dzimšanas diena 50 gadi un nevarēja. Ok, nu tas gan. Jā. Tā kā paliek vecāks, tad ir jāsāk biežāk svinēt tās dzimšanas dienas. Kaut kādu somiņu jau tev vajadzēja, man tā šķiet. Nu, zin kā, es savējo mugursomiņu atdevu Janai un viņa arī nebija mājās. Es nopirku pa ceļam, jā? Es nopirkšu pa ceļam vienkārši. Es paņēmu īstenībā kofra, izmetamo somu, kaut kādu lieku mētājās. Nāpēc Bankokā. Es tepat kaut kur atstāju, man liekas. Tu atceries, Kristīna, kurā rindā mēs? 4. es, man liekas, Atbrauc atpakaļ, pēc tam tik ilgi jāmeklē. Jā. Bet, karoči, ir beigās štālis, jūs gribu pabrīdināt, jo paņēmu līdzā puskilogramu kociņu. Ja gadījumā mūs paņem, tad vienkārši... Mēs zinām, pa ko, jā? Tad vienkārši, nu jā, es tik tā, vienkārši varu sākumā tēlot, ka tu man nepazīsti. Un, nu tas tā. Bet tad iesim ārā kopā. Jā. Katrā ziņā, ja izdosies, tad diezgan daudz, kas sanāks tā izmē. Bišķi uzmainīs uz Taizemes naudiņu. Tā ir itī notērēties. Es pareizi pateicu Taizemes naudiņu? Taizemes, jā, laikam uz Taizemes lidojam. Man tā liekas. Daudz. Nebūs. Nu, vajadzētu būt 20 000 Taivānas naudiņām. Ja ticēt kursam, tad 500 eiro būs 20 000 Taizemes naudiņas. Burvīgi, paldies! Jā, kāpsim lidmašīnā, tas tik priecīgs. Viņa bija škērmais, kā ballīt vakar. Laba ballīt. Mēs esam palielam ar Kristīnu, tā kā 3-gadīgi bērni paņēmuši līdzā. Tā kā jā, bet īstenībā viss diezgan veiksmīgi savukārt. Jā, kad gājām iekšā, protams, kad dabūja aizrādījumu par kameru, bet cik pats labākais baigo joku uzsitām par to, ka kociņš ir līdzā. Īstenībā paņēma pārbaudas. Bija jautri, pirmo reizi man pārbaudīju uz narkotikā. Bija interesanti. Labi, ka somu nepārbaudīju. Jā, jaudīgs trobels. Jep, tikko nolaidāmies Turcijā, bet problēma nākošā lidmašīna mums ir praktiski pēc 40 minūtēm. Tā kā cerams, ka paspēsim. Būs interesanti, ņemot vērā, ka mums vēl ir biļetes jāizņem. Jā, īstenībā ir baigais īsts savienojums. Ļoti iespējams, ka mēs paliksim Turcijā. Esam veiksmīgi nolaidušies un tālāk nekur vienkārši netiekam. Diezgan interesanti. Nākamā lidmašīna 30 minūtes. Katrā ziņā Turcija mums pa ceļam nebija ieplānot, bet tā izstāsta, ka būs neplānot paliksim. Sad bad.
ieskaties, skrējis, paspēt uz lidojumu un padalīs ar savu pieredzīti. Galvenais, ka mēs zinām, kur ritīgi jānesās ir. Tu jau zini, Elī, kur skriev, ne? Nezinu. Jū, kurš ātrāk? 3, 2, 1. Transfers ir tur uz priekšu. 8 līdz 10 minūtes ar kājām. Tu nost. Yes. Boarding pass is transferred. Transfer disks, tas ir uz priekšu. Nu, tik tālu ir veiksmīgi. Mums vismaz ir biļets, un mums vēl ir bišķiņ pat laiks palicies. Kā? Iespējams, ka Varbūt pat kaut kur arī aizlidosim. Nu, katrā ziņā veiksmīgi esam tikuši biļets, izgājuši cauri vēlreiz, tā teikt, drošības kontrolē. Un viss, meklējam vārds. Viss diezgan cieši, bet izstāst, kas aies. Labi nosmaržot pēc tāds dušīts. Kā reiz noderēt viši. Kā tev vēl līdz Turcija patīk? Rītīgi labi. Diezgan sportisks valsts. Man liekas, ka mēs esam nopirkt. Balējām ir tā, ka iespējams, ka kur katru brīdi būs vārds ciet. Viss, ir mūsu vārti. Izstāst, ka pēdējā brīdī esam paspējuši. Almost in the last minute. Thank you very much. Nē, es būtu vienkārši sarunājis, lai bišķiņi pagaida, vismaz viens atbrauc un kaut ko ļauj mēmākajā balsī. Tā, kur mums tāds rindas līdzi? Ej, tu nost. Redz, kā vajag uz toleti. Man gribās pacēst. Bet, nu, paspējām. Ej, tu nost. Klāps? Un tu vajag toleti. Kamēr vēl lidmašīnā var staigāt, jāaiziet aši uz toleti. Turpināšanās, tas ir biznesa klasa only. Nebūs priekš tevī. Lukat. Ejam tālāk. Jā, ceļojums iesācies diezgan raiti, jā. Šitā toši tagad tādā, vilcienā, tajā Bangkokas vilcienā. Gribās vispār nobļauties tā, kurš reģis vienā mazgāja. Nu kāds īstāsts? Un ir 5:30 no rīta. Mēs beidzot esam nolaidušies pēc 8,5 stundu lidojumu. Īstenībā nebija tik traki, ņemot vērā, kad visu laiku kaut ko dod ēst un var bakstīt ekrānu un skatīties filmas, vēl kaut ko. Tas īstenībā nebija tik traģiski. Bet, man liekas, būs no jauna atkal jāmācās pīpēt, tas gan. Klepu pirmo taizemi. Jā, citādi tik veselīgi dzīvot nav labi. Vispār nav nekāda smaguma sajūta, nav krekšķis. Kur tas čelīts no Tokijā? Vai tad? Vai tad? Nē. Nē. Nu, nē. Jamesons? James, man liekas. Jā. Un tā, nezinu, ko mēs te darīsim tik agri no rīta, bet tā sakrit. Ko, esam veiksmīgi iznākuši ārā no lidostas. Un īstenībā tieši šitien sāksies to mūsu piedzīvojums. Kāpēc par to baltu maiku? Depiņš atsāds pats. Tā mums var abas divas sajaukt, bet jā. Viks arī vienāds. Kā, pa lielam, jā. Tu taču saka, saskaņojuši. Kādas sajūtas? Kristīna? Labi, karsts.
Kristīna mēģina samenečēt mums kaut kādu Uberību. Es kā vienmēr satraucies. Un Rols vienkārši tagad tādu plēzinu plūst pa straumu pa lielu. Kaut kā tā. Tā kā, jā, nu tā kā plēzinu vai tā kā putu. Vispār mēs esam nosēdējuši lidostā, nevis lidostā, bet lidmašīnā 12 stundas praktiski gandrīz no vietas, tā kā jaudīgs ceļojums un ir īstenībā nereāli karsts. Ir 5:30 no rīta un šobrīd grādi kaut kā 29 laikam. Bet sajūta pa 40. Bet sajūtām 45 vai mitrums gaisā, bet tieši tā arī ir. Šitāds jātad Toyota Altis. Viņš brauc ārā. Izbaudīsim vēl nedaudz kondicionieru. Ko? Viņam būs Toyota Altis. Un Jā, tāds kā visas pārējās. Kāds numurzīme? 3. Kondicionieris. Silom. Yep. Silom past highway 75 baht, eh? That's right. 75 baht, okay? Past highway. Highway. Highway Yeah. now, yeah. Yes, okay. Cik tas maksā? 75 batus? Ģipa. Un kaut ko pa veltu viņš vadīs, jā? Kā tad. Nu ko, pastīsimies, cik mums izmaksās brauciens līdz viesnīcai. Bet viņš tur rādīja mājas 75, vai tas nav attālums ķipa. Un vēl ir tāds skams, ka viņi grib vest ar līkumiņu. Tu vari ielikt savā navigācijā un pastīties, vai mūs nevada līkumiņu. Tas ir viens no tādiem momentiem, ka viņi ved garāk maršrutu nekā pa taisno. Lai uzskritītu kilometrus. 6 minūtes. Jā. Pareizi, kad priekšardien. Jā, vispār, jā. Kristīna apsveicam visu dzimšanas dienā. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kristīna. Varēja normāli ceļojumu uzdāvināt, nevis uz kaut kādu taizemi. Kur vēl labāks ceļojums? Kur vēl labāk dāvā? Jā, man ne. Tā kā tā sakrit. Vispār jau šitā bija mana, laikam, spontānā ideja. Vienkārši uzzvanīja Elvijam, iekot kaklā. Saka, davai, sapakojieties, braucam, vajag atpūsties. Tā jā, norieģēja pusotrā nedēļā un šobrīd mēs esam šeit. Tagad parastās pilsētās vienā vietā tikai debeskāpi. Tur pilnīgi visu, tas skaties, visu lielā bandā. Nē, jā. Bieznieks. Redzēt, tie 75, kā viņš virs uzreiz. Es domāju, ka jā. No lidostas. Jā. Tad jau. Ja viņš prasīs taču 300 sekundu plus 75, tad tā būs ģipa loģiski. Jā. Viņš ir paprasīt 600, es teiktu, ok. Nu jā. Nē. Bet tu man skaidri, Nē. tu pat nevar 75 aiziet pa maksas ceļu. Tā kā pagaidām tīri papīri. 500 normāli nauda. Katrā ziņā šis taksists atved mūs par godīgo cenu. Jā, jo pirmais veids, kā apčakarēt turists, ir iekāpjot taksī pa lielam. Ja? Tā kā šis bija taksists ar godīgo cenu, tā kā laika viņam un... Jā, šoreiz ir 5 reizes lētāk, kā mums bija pagājušais, kad mēs braucām. Jā, šobrīd mēs samaksājam 500 batus, principā 440, kas ir kaut kādi 11–12 eiro. Iepriekšreiz Elvijas bija Taizemē uz vienu dienu un samaksāja kaut kāds 50 eiro. Tā kā es domāju, ka šitas ir jau labs sākums, vai ne? Laika. Nu, tā kā mēs esam atbraukuši diezgan ātri, tad dabūsim pavazāties apkārt.
un iečakoties tikai pēc tam viesnīcā, bet jā, kaut kā tā. You live here, yeah? Yeah, I hear you. Thank you. See you later. Thanks. Okay, bye. Tā. Jop. O, apakaļ, siltumiņā. Jā, vispār tikko normāli. Izvazājāmies pa tirgu. Esam normāli tā kā vietējie gandrīz vai ar perekupčiku somiņām visu. Gandrīz vienādām čībām. Gandrīz vienādām čībām. Un jā, tikko nolikām mantas un tagad jāspērās. Jāspērās beidzot. Varbūt ejam pa kreisi. Ejam kaut kur pa kreisi. Jāspērās tā īstā Bankokas dzīvē. Lielam. Tā kā diezgan forši izstaigājāmies, bet tevis līdz nepaņēma. Bijām aizņemti. Tā teikt, shoppingā vajadzēja bišķi pastaigāt. Visādi šļopens un somiņas vajadzēja atvest. Tagad tā kā mums ir laiks līdz brīdim, ka varam iečakoties vispār viesnīcā. Pagaidām atstājām somas un ejam kaut kur. Tev kā jūties? Karsti. Kā Okiņ karsti. Kā Kristīna, pirmie iespēja? Viņai pat pupis vīt. Jā, karstums ir ellīgs. Mums pat ar Elviju džinsi svīt, bet ne jau kaut kur pie ceļiem. Un šīdien viss bija slapš. Palielam, jā. Siltums tiešām ļoti jaudīgi. No, tītīgi kāds kaut ko tīri. Jā, viens no interesantākajiem momentiem ir tas, kad Malači kā mazgā ielas, bet tie elektrības vādi ir vienkārši ļoti interesanti šeit. Šeit vienkārši paaudzēs tos vadus vēl. Man liekas, tev neliekās, ka tā aizemē nevis cilts koku veikbaud, bet cilts vadis. Viņi paaudzēs veidot cilts vadu rakus. Tie rullīši ir atstāti, ja kādam vēl vajag parulēt ārā un pietikt noliet. Arī, jā. To man, šito rulli man opaps atstāja mantojumā, var pierullēt. Bet jā, īstenībā ir iespaidīgi, jā. Tas elektrības pieslēgums ir diezgan jaudīgs. Citu, visi ir diezgan draudzīgi, visi lai kaut ko piedāvā. Vēl viens kadrs no elektrības vadiem. Bet jaudīgi. Pirmie iespaidi īstenībā ļoti interesanti. Jo ir tāda, pastaigāt pa mazajām ieliņām, ir tāda daļa, kas ir tā kā ļoti, ļoti turīgi, un tad ir ļoti tāda daļa, kas knapinās pa lielam. Nu tā, nezinu, tas segments tāds ļoti interesants. Šitās laikam, cik mēs sapratām, bija kaut kāds loterijas biļetes uz katru stūru, var visu kaut ko dabūt. Un visu kaut ko piedāvā, visu kaut ko var nopirkt, visādi tik interesantas lietas īstenībā uz katru stūrīt. Uz katru stūrīt kaut kāda maza bodīte, kāds sēž kaut ko pārdod. Kā tā? This business, why you don't go to see the highlight in Bangkok? We will Yeah. go. We just now arrived. We just Just take few hotel, hours. yeah. Where you from? Europe, Latvia. Latvia. Europe. Oh, Latvia, Slovenia, something like that. Yeah. I'm a lawyer here, Okay. and if I recommend you, how many times you have the time now? We will be here 2 days, and then we Yeah, 2 days. fly to Phuket after And then- tomorrow. And then come back? Yeah.
Yes. Today they have many programs for you. If you want to see Bangkok whole day, you know, for Mums ir draugs uzmeties, jā. you should go to Tā tas notiek. Uzreiz ir visāds ekskursijas. Tā ir. and you get one coffee for 40 baht, 50 baht. Okay. That's better. I recommend you. Okay, thank you. You look very good. What you do in Latvia? I repairing cars. I have a car repair shop. Oh, very good. And you? I actually don't have work now at the moment. Before I was working for the millionaires with the wife together. It was, Tā ir. Elvijas pagaidām ir kaļapšiks pa lielam. Bet tā. Oh. You should maybe you can go to get a nice suit here. yeah. Have you get one? Not with me, but at the home, of course. But here I no need to. It's already too hot for me. I cannot imagine you. I think you know. Kaut kā tā. you Tā kā, can- jā, īstenībā Taizemē ir ļoti draudzīgi cilvēki. Nu, viņi visu kaut ko grib arī piedāvāt parasti, bet visādi citādi viņi diezgan draudzīgi un atsaucīgi. Bet nu bišķiņi ir jāpafiltrē, ko viņi saka, ko viņi piedāvā. Tas gan. Lot of tourists. Like a mosquito. They come to see you. Okay. Tā kā, jā, satikām vietējo. Visi esam beidzot pašā īstākajā aparātā. Tā kā rolējam. Pagā, es varu mainīties, maināmies. Oh, it's still safe. Oh, un... Jā. Tā, kādā? Whoa! We can get it? You can try. Oh, it's still safe. Okay. Thank you, sir. Oh, first damage. Tas nekas. Simteiks būtu jādod. Tas nekas vēl ir. Oh, but it's okay. It survived. Thank you very much. Hey, tu nost. Nice. Thank you. Ha, ha. Katrā ziņā šitās mums ir jāpaņem stingrāk, jāuzliek, jā? Bet labs, ātri Džeks noreaģēja un dabujām kepiņu apakaļ, tā kā šodauts labais. Hehe. Tā var laikam tikai Bankokā. Noraut pa nažiem pilnu šoseis vidu un aizbraukt pakaļ cepurītai. Nereāli labi. Es domāju, ka viņš sāpa riķi viezīs. Jā. Viņš man gan līdz pašam neļauj skriet pakaļ. Saka, es izdarīšu. Rīdīgi forši. Tā arī rodās tie piedzīvojumi no šitādiem maziem sīkumiņiem. Excellent. Tā. Oh, tā. Thank you, sir. Are you here? Jep. Oh, how much? 50 baht, sir. Ok. Tev ir piesniegs? Man laikam, ka ir. Es iedošu vēl viņam dvacāru. Es viņam iedošu dvacāru pa cepurīti. O, sameklēsim, kur ir. Nē, man ir 100. Simtiņš. It's okay, will be 400. Thank you. Yep, you're welcome. Hello. It's a boat tour, yeah? Yeah, they have this boat, the small boat, the long tail boat. For the boat, how long you want to take? 1 hour or 1.5 hours? We just now talked with some guy in the town. He said, yeah, 1.5 hour, but something for 2,400 bahts. Yeah, 1.5 hours start from here, take you the river here, passing on the temple. The temple, the passing first, after that you go in the canal. The canal, the passing here, passing the Thai old city. You can see the old city, see the old houses, passing the fish farm, passing the boat market. how much it cost? A little bit, it take you return. After you can shoot, after where you want to finish somewhere, temple, or flower market, Chinatown, or come back here.
This the boat, the charge or the price in 1.5 hours. That's for the boat, yeah? Yeah, for It's for all three, yes? Yeah, in one boat. Okay. That sounds legit. Okay. Давай, успей. Pagaid, to štuku iedošu, ne? Šito štuku nav, ne? After where you want to finish somewhere? Tempo or flower market? Maybe Tempo? Palette. No, doesn't matter for me. Okay, temple. Tempo. Yeah. Which is nicer, flower market or temple? Not far, you can walk there. Okay, then, yeah. And where we are now? Nu, tikko sazīmējam kaut kādu tripiņu. Yes, okay, 100 baht inside. Sorry, you want the toilet first? Maybe we can buy somewhere water. Inside here. There will be water. Okay. We will go on the boat straight. Yeah. Here's the boat. Mēs te varēsim īpēt visur. Stabili. Vot, tikko uz ielas pie viesnīcas noķērām kaut kādu džeku, viņš mums sazīmēja tuk-tuk par godīgo cenu. Nu, mēs atstājām īstenībā 2 reizes vairāk, tikai tāpēc, ka viņš man apstājās un kepiņu izglāba. Un visu, mēs jau esam kaut kādā tūrē. Thank you. Excellent. Water, fly, beer? No, just water. Yeah, we want Yes, water. I think, Yes. you have sprinkling water with bubbles? Spree? Okay, we'll take beer. No? No, not beer. Okay, not now. 60 baht. Nu, pa godīgo cenu. Tā nesaka sprinkling water. Viņš varētu arī būt sprīganais ūdenīts pa lielam. Thank you. Okay, inside. We can smoke on the boat? You can. Oh, excellent. It's good. Good boat. Hello. I'm smoking in the boat. Okay, Hey, excellent. you give me one for me. Cigarette? Yep, you're welcome. Thank you. No problem. No problem, huh? You need the lighter? No, I have. Okay. Oh, normāls aparāts atbrauc vismaz. Ir tāds vējais, cik lietā. O, mums tikko normāls aparāts atbrauc. Izgāzīs aplīt. Ekskursijā mazā. Oh, thank you. Opa. Viss, nepagāja ne pāris mirkliši, ka mēs jau sēžam kaut kādā laivā. Sūrais džeks prātīgi. Dīzelīt, kur ir aizmugurē. Un ceļojums var sākties, vai ne? Neesam pat iečakojušies vēl viesnīcā, ka viss jau notiek. Tāds sajūta. Pamēģināsim vietējās cīgas. Marlboro Black 2. Black 2, tas ir tā kā vīri Melnavā. Marlboro Black 2. Nē, es jau šitā neesmu gatavs. Jākatiņas pa gaisu. Es tam mutē nevajag šito ģepu. Man iet pipilai mutē. Šito ūdeni mutē nav lapņiem. Tu to, kas tas šļākājās. Mēs samaksājām kaut kādu naudu čalīšiem, un viņi katru dienu bija kopā ar mums. Okay. Tad viņi tev visu šito tev parāda, un tev nekas neapčakarē. Jā. Varbūt, ka mēs uz Puketu brauksim, tad mums arī jāatrod kaut kādu vietējai. Vietējie pa koliņu tīri. Nu,
Noalgo Gitu pa lielam. Jā, mēs nolagojam Gitu, viņam mašīna, viņš visur mums veda uz citām salām, visur ir vulkāni. Tā arī Zekonē močī. Tā arī viņš dzīvo pa lielam. One, two, three. Prātīgi vien. Patars savas spēles. Varēs pēc tam YouTube paskatīties. Un tā viņš rakstā, to visu tā, kur mutīts virsū. Jā. Tā teikt, izgaršot aizemi, paņem šito šļakatiņu, to esi viss pagaršojis no šitā ūdenī. Kamēr mēs braucam, prātīgi piebrauc Džeks ar laivu, un te ir mazais tirdziņš. Te var kaut ko dabūt. Ok. Kaut ko var ieķert. Mazie zilonīši. Ko, 400? Nē, godīgā cena ir daudz mazāka. Yeah, we need food, only one. How much is small Buddhas? What? 400. It's the best price you can do? What? It's the best price? Okay, you bargain. You give me how much you want to buy. You give you. You show you. 300 baht. 200 for small. You order that tea. Tea. Two red, two. Another tea. No, two. Okay, fine. Two. Yeah. Okay, me two. Okay, looking. 200, yes? Yeah, and 200. and 300. Okay, I take this one for 200, yes? Okay. Okay. Okay, you. No, can say. Viss tikko ir tikko godīgo cenu pa 200 uztaisījām. 1, 2. 1. Okay. Okay, Tu abas paņēmi? Vai? Two for me. Yes? Es vienu? One more, you? One more? No, it's okay. Thank you very much. Viss, mums ir sunavīniņš arī no Taizemes. Thank you. Oh, excellent. Thank you very much. And you chunk beer? Beer? No. No, One beer, driver. Okay, one beer for me and one for driver Okay, as well. 200. 200. Yeah. 200. One more for you? No, I have a water. I don't How much drink. for beer? 100 baht, only one. For two, 200. We need to. We need Okay, one for chauffeur. Yeah. Es te neko nesaprotu. Jā, Nav ok. brīvi bet Es aiznesīšu driveriem? Okay, 1, 2, 3. You want more, you? No, thank you very much. Okay. Can you drop off the Okay, you need chauffeur. Yeah, drive for him. Okay. Thank you. Thank you very much. Yep, you're welcome. Nu, visi uzsaucām arī tikko Aliņu mūsu driverim, tā kā rīktīgi interesanti. Nu, skaties, kas ir priekšā. Priekšā ir milzīga Buda. tās saulītes sāks griezt. Jā. Burnaut. Tūlīt Džeks Burnautiņu uztaisīs par šito, man liekas. Nē, uzsaucām vēl forši Aliņu Džekam. Bet, jā, ir Buda. Tā kā suvenīri ieķērām. Ceļojums ar katru mirkli paliek arvien jautrāks un interesantāks. Uzreiz pasties, kā ručkā iedēl. Šitai Džonam pie mīļā. Tam ir uzreiz cits prieks uzgāzēt. Es apšēju Džonam.
bet reko uzbančījām, bišķi, ne, gribēja 400 atdevu pat 200. Tāpat jau pa dārgu. Nu jā, droši vien. Tas nekas. Tā kā jā, priekšā mums ir kaut kāds milzīgs templis ar iespaidīgi lielu statuju. Viņš nevar tos izmērs saprast. Jā, nu nereāli iespaidīgi lieli. Vai ne? Sarunājam tikko čeka piestās, izkāpsim uz pusstundiņu, iziesim aplīt, tad nāksim apakaļ. Es kā, kopā Aliņu var sarunāt. Jo šis, man liekas, nebija ieplānots. Plāns bija tāds, čangu? Jā, pa vienu čangu. Jo pa lielam ieplānots bija tas, kad mēs izkāpjam un ejam kaut kur tālāk, kur atstrādi, viņš mums pagaidīs. Place is no smoking. We don't sell and drink. What? I think we don't sell and drink. Okay, 30 minutes, yes? Then it's there is 10 o'clock, then 10:30. Yes, excellent, thank you. Viss mums ir pusstundu lotiņa. Varbūt, jo viņš būs savādis. Mēs īstenībā satraucāmies, ka mūsu šoferis varētu neatbraukt atpakaļ, bet es tikko sapratu, kad es izkāpsu, esmu visu glābšanas vēstu līdz ar to. Es domāju, ka šoferis būs atpakaļ. In our country we do like this. Jā. Nu, viss. Ej, tu nost. Atnācām tikko līdz lielai budai. Nu, buda ir iespaidīga. Nevar pat Nevar tev tos mērogus pat izstāstīt, bet viss tas templis un... Ej, tu nost. Cik uz aci varētu būt metri? Nu, es nezinu, tu 100, nu točin. Nu, iespaidīgi. Labi, iespējams, mēs nezinām, kā šeit ir jāuzvedās, tāpēc Viss ir vienkārši tikai jānoņem čīviņas. Un tur arī iet upā, bet tur paliek. Arī, ka tur iet arī ar čīviņām kaut kā. Jā, cerams, ka mūsu privātā laiva mūs gaida. Visi gaida viņā. Mēs prātīgi vipiniekā 3 ar veselu laivu. No, mūsējais Džeks arī klāt. Skaties, kāds ekskavātors. Jā, tas normāli iekapā. Šis tevis bija redzējuši, šitie tie goldīgi ir ar šitā kapātiem ar tām baržām. 3-4 metri. Man liekas, mēs varam kāpt pār, ne? We can grow to here? Okay, excellent. Thank you. Thank you for stopping. Very cool temple. Nevajag. Pašs pārliecināts. Yes, very cool temple. Mēs esam tikuši savā privātajā spotiņā.
Nu labs, ne? Tā, ja viņš mums izdarīs kaut kur ārā, tad mēs tad varam paēst, ne? Droši vien, jā. Tā, būdā. Jā, fantastiski. Fantastiski pieredzīt, gan tā būda ir tiešām tik iespaidīga, gan pats templis ir, tur ir ko redzēt, bet tur, man liekas, visu dienu būtu ko staigāt un apbrīnot. Jā. O vietējie. We don't need nothing. we already have it. Tā viņi te gāzai palielina. Jā. Yes. Šoreiz jāatstāja veistu džekam. Yep. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Nu kaut kā tā, diezgan jautri. Mēs mēģinām īstenībā pārkāpt pāri tam, kad mums vajadzētu grābties iekšā visādos smūtijos un svaigos augļos. Un īstenībā mēs tagad pamēģinām vienā kafejnīciņā un galīgi labi. Tā kā to droši vien vajadzētu šitien arī ietestēt visādus svaigos auglīšus, kad patās kaut kur kokos arī aug. Bet vienkārši ir tā sajūta, kad apkārt pastaigāt pa to rajoniņu, nu visi diezgan, salīdzinoši netīrs, pārbāsts, un tad ir tā, ka baigi negribās riskēt tā uz dullo, nezinot to, kur kaut kas ir taisīts, tad mēs mēģinām pārkāpt visam šitam pāri, un vienkārši ir ar netīrām rokām jāmetās iekšā, paliekas banānu mīsās. Man liekas, ka trakāk nevar būt, mēs pa upi braucām visu laiku, tas ūdeņš tās mutē, un tas ir man kā viss, tas pats traukūdeņš, ko viņi tur. Jā. Man liekas, tā upīt bija pats Bankoks buljoniņš. Tagad to mēs esam jau pagaršojuši. Kaut kā tā. Prātīgi. Uzēdām un vazājamies apkārt. Interesanti. Viens piesējās gribēja tikko mums maršrutiņu uzbūvēt. Diemžēl viņš palika bez braucējuma un bez kartes. Tā kā šis viņam mums nesagāja. Bet interesanti, ļoti interesanti. Laikam mēs atkal atradām kaut kādu templīti. Kaut kur jāiet ir, te vismaz pavēsāks ir. Vismaz tik interesanti ir, ja paskaties uz jebkuru pusi visu laiku kaut kas jauns, katrā kaktā kaut kas notiek. Acis vienkārši šaudās visām pusēm. Jā, starp citu teica par temperatūru. Jā, tad tev interesē, kāda mums laukā ir temperatūra. Šobrīd mums ir 36 grādi, bet pēc sajūtām mums ir 46 grādi, jo ir diezgan liels mitrums. Nu, kad tikko pakāpās līdz 37 grādiem temperatūra, tā kā diezgan silts. Izstājās, ka mēs esam atceruši arī puķu tirgu. Smaržo. Viņš ir pēc zivīm, viņš ir pēc puķiem. Jā. Ej, tu nost. Tu paskaties. Pa eiro, pa 120 pasaules zied pušķīts. Iespējams, kad platleņķīti šito neredz, bet skaisti, vienkārši skaisti. Uzreiz jau sagatavots lapiņas birdināšanai.
šitie tie ziedi, ko viņi liek pie tām smukajām maiņām. Nu, iespaidīgi. Miet čai vie, airo čai ang. O, paskatīs, kāds smuks podiņā, rozīts. Vidīgi, prot. Jā. Un tālāk sākās skābens uz salātlapas, bet, zin kā, kaut kādos izmisuma laikos jau var arī skābens uzdāvināt tādā smukā pušķītī. Jo, tomēr jebkas ir labāk nekā nekas. Ko cīgi tur gatavs uztīt? Jā. Svērkociņu, satīti, tabaciņu kaut kādu. Negribu vēl, tev patīk uzpīpēt. Kaut ko eksotisku. Bet reku ir cigāriņi, tie ir pa lielam, redzi? Te, kur tu tālāk arī? Kaut kā tā, ne? Un kur tu pasties pa labi, pa kreisi? Pirmkārt, tev ir nobraukt. Otrkārt, tu nezini, kur tur iemaldīties. Šitie brauc un nebaidās. Ko paņems līdz arī bišķiņa nakts dzīvē, ne? Tikko īstenībā forši paēdām kaut kādā ķīniešu restorāniņā. Un tagad aiziesim, pavazāsimies bišķiņu pa nakti Bankokā. Kāda? Izstāst, ka dzīvība te ir pat jaudīgāk nekā pa dienu, tieši naktī. Kaut kā tā. Īstenībā vēl viens baigais pluss ir, ka mums ir viesnīcā uz jumta baseins, kur gan neiemēģinājām, bet tas vēl būs jāpamēģina, ne? Vai kā? Ļoti daudz kaut kas interesants lietas, visāds notiek, visu kaut ko, kur redzēt. Spēj tikai šaudīt acis uz visām pusēm. Vēl ir jāiet noteikti iemēģināt masāžiņas. Mums mēģināja jau ievilkt priekšā. Ritīgi nospaidīt, bet vēl viņām neizdevās mums noķert. Bet, jā, masāžas te ir uz katru stūri pa lielam. Tagad mēs aizbrauksim kaut kādus 5 kilometrus no mūsu lokācijas pa lielam. Tur vajadzētu būt kaut kādai vēl lielākai dzīvībai. Kristīna samenedžēja mums tur kaut kādu. Kur mēs brauksim vispār, Kristīna? Sarkano Lukurielu. Ok, mēs brauksim uz Sarkano Lukurielu. Tā kā būs interesanti. Tur vienkārši visādas sarkanas gaismiņas spīd. Hello, madame. Hello! Vispār īstenībā mums šodien būs nereāli jaudīga diena. Ņemot vērā, ka mēs ielidojām no rīta kaut kādos 5:30. Tā arī sākās mūsu diena. Visu kaut ko paspējām jau sadarīt, visādiem tuktukiem, izbraukājām laivām, visu kaut kāds būtas apstījāmies. Un tagad pat nav īsti nakts, jo pulkstens ir pēc vietējā laika 7:19 minūtes. Paņēmām mazo napiņu, pāris stundas atlūzām un kā zinu, ko mēs te vēl šodien sadarīsim, vai ne? Ļoti jaudīgi, produktīvu dienu. Jā. Durās. Nē, man liekas no ēdiena, nevis no iešanas. Hi. You're welcome. Yep. Jā, kur tu ej, katrs tev kaut kur ievilkt, visi tev grib pavizināt, bet mēs jau bišķi jau esam sapratuši, cik apmēram kas ko maksā, plus mīnus. Tad pakaulējāmies jau pa visu kaut ko īstenībā. Tagad laikam pa pilnu cenu nekas netiek pirkts. Viss tīri pa godīgo cenu. Kā, yes, we need a ride. So, Where you go, sir? we need this place. Soy Cowboy. Oh, very far. Yeah, it's about 5 kilometers. How much? Cannot, sir, very far. Okay, you don't drive. Take a taxi? Yes, we can take a taxi. Yes. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Where you from? From Latvia. Huh? From Latvia. Austria. Okay, bye.
ziņā tuktuks mums negribēja paņemt 5 km braucienā. Viņš saka, manam ierocim 5 km ir pa daudz. Tad nosūta. Tāds mums ir Uberīts. Otrā opcija ir Uberis, jā. Tas, kas sazīmēsim Uberīt, cena ziņā ir kaut kādi 337 bati. Tas būtu kaut kādi nepilni 10 eiro par 5 km braucienu. Jā, ņemot caur Uberīt, tā būs vieglāk orientēties ar izmaksās, jo fiksēts jau summas ir tagad paņem Uberā. Tad nebūs tāds pārsteigums iekāp un tu tā pasaka pēkšņi kaut kādu štuku, vai ne? Šis ir man liekas mūsējis. Kā priekšā? Hello, good evening. Yeah. Correct. Cik forši mēs. Jā, te ir ekstra, te ir mašīna. Jā, vai arī kāds kafejnīca. Cowboy, yeah, cowboy. Yeah, it's like a boy. Jā, ļoti veiksmīgi. 5 km braucām gandrīz stundu, un tāpat neaizbraucām uz galam. Izdomājām, ka leksim ārā gabaliņu pirms un iesim pastaigāties. Pēc zaļumiem. Kā novada. Nereālākā satiksme pa lielam ir. Un, jā, vienkārši Elīgi jautri. Vienkārši tik ļoti sagribējās kaut kāds smūtī. Kādā ir tas login? Es domāju, ka jā. Lielākais un pašākais veikals termināls Latvijā. Foršs veikals. Is it still open? Termināls 21. Izstāst, ka būsim atraduši to, ko mēs meklējam. Tas gan. Vagā. Skaidrs tas, ka te jāuzāk brilles ir. Tik stēl. Bet zin kā? Te viņas pat tāds daudz glītāks izstāsta. Tagad te samālēju. Jā. Thank you. Jā, īstenībā taču kaut kā varētu paceties. Reku tavēji ir burciņās. Kokoniņi. Tādu veidiņu. Jā.
Izstās, jā. No. Looking first. Ping pong. Classy show. We wait about. We think about that. To see magic. Fucking show. Live porno, yeah? Jā. Šitā ir īstā vieta, kur tu vari pamuļķoties. Vienu chicken. Nē, es esmu paēdis, vispār neko negribas. Man tas paņem tikai cūciņu. Paņem tikai cūciņu. Vazājamies apkārt. Krušs šērs. Reāli interesanti. Es domāju, ka tā labākajā gadījumā no visu šitā piedzīvojuma redzēs kaut kādu, nezinu, 2% varbūt. Kurš nav iespējams, laikam, tad vairākās sērijās tev visi ir jāfilmē, jāpastāst, jāparāda. Tādā ziņā ļoti interesanti. Man nekrīt, kā pieredze? Laba. Ir ko redzēt. Vieta ir diezgan draudzīga, tā kā. Jā, man uz katru stūru ar kaut ko nopirkt, kaut ko dabūt, kaut ko samuķīt un tā tālāk un tā joprojām. Jā. Tikko mēs vienu pingpong šovu veiksmīgi nesagaidījām, bet tagad pie vietējā ielicām tuktukā. 100. You go there, you buy ticket 1 person, 1,200 baht each. I tell you before. 1,200 baht Free one drink. for ticket? Yeah, for 1 person. Free one drink. Free one drink. Free one drink. We can fight for the price? Or it's cost? Okay, 1,000. Okay. Tā popīgi maucam. Pa štuku paņemsim braucienu ar tuktukulīt. Vispār pa 3 štukām. Labi, vismaz kaut ko redzēsim. Popīgi braucam. Kristīna negrib par 1000 redzēt pingpong šovu. Kas tad tas būs pat aizemes braucienu pēc pingpong šovu, ne? Mēs jau tā tikko 6 soļus nobalējām. Un mēs tikko starp citu dzēriens paņēmām pa dārgo, tā kā viss sajiet. Jā. Nu tā jau tikai rodās tie piedzīvojumi. Apvedīs rīkumiņu, aizvedīs līdz tai pašai vietai. Man ne? Vismaz aizbrauksim uz Bačiku un kaut kas notiek. Oh, hello. Un pēc dažām stundām, tur, kur nedrīkstēja filmēt, es beidzot tikuši ārā. Pulkstenis jau ir kaut kāds gandrīz 11:30 un jā, būsim arī nakts dzīvi Bankokā redzējuši un jā, varam prātīgi šito dienu noslēgt un močīt uz viesnīcu. Nu, ja neienāks prātā vēl kaut kāds dūlības sastrādāt. Izstāst, ka satiksme ir bišķi jau mierīgāk. Viss kaut ko tev nopīt. Tikko atradām Mārtiņu. Ev, Mārtiņ, kur tu paliki? Jā? Ev, vecīt. Vienkārši staigājām, te nakts vidū un ēdienas staigā apkārt. Kaut kāds Kristīna staigāja pa lieliem prusakiem.
tikko Mārtiņš aizskrēja. Tiem, kas man vairāk seko līdzi, zina, kad man arī garažā bija iemeties Mārtiņš. Pareizāk sakot, žurka. Tā kā, jā. Ēdiens pa brīvu skrēda apkārt. Ejam tā mazajām ieliņām. Ejam, tur jautrākos. Nav jau miera. Kaut kāda enerģija parādījās un šitā diena nebeigsies vēl tik ātri. Jā. Tas, ka šeit gāja pārēji, nenozīmē, ka te kāds stāvēs. Šitā ir vienkārši drošākā vietiņa, kur palūkties ceļu. Čekiem tur prātīgi mangalīts, kurās kaut ko tur būvē. Bet nu pa lielam dzīve sāk pierimt. Ir pus 12 pa nakti, jau bišķiņ jau sāk pierimt tā nakts dzīve. Kaut gan te vēl viss joprojām ir vaļā, viss notiek. Sky Ridge, karaoke. Pa ceļam uz viesnīcu atradām nakts tirgu. Un izskatās, ka te joprojām viss notiek. Just looking. 1 minute. I work here. Radio. Okay. I want to check now. Looking. 1 minute looking? Okay. Just 1 minute looking. Okay, we go. Just 1 minute. 1 free minute for looking. Yes, it's a walk. Jā, es viņai teicu, ka tu esi izslēgts, bet tu nebija izslēgts. Nedaudz kontēts materiāls. Viss tev nav jārada. Citādi, jo tev nebūs interesanti pašam atbraukt uz tā aizem, vai ne? Nopiek karšīgi aptēji. Super pusī, ping-pong shows. Jā, mēs jau tur bijām. We already been there. We see already. One more. Tikko 2 stundas bijām tādā šovā. O, šitas ir tāds, ko mums vajadzētu. Oriģinālā parāda un vēl daudz oriģināls lietas. Oh. Man vajag vienu mazo būtu, man liekas. Man vajag mazo būdiņu nopirkt. Mārtiņš Sprinka speciāli tev nopirkšu tev mazo būdiņu. Yeah, I would like some little Buddha I needed, but I looking 1 minute. Take a look. Okay, how much is this? How many you want? How much? Only one? Only one, yes. 100, okay? 18? Okay, thank you. So, fair price. 800. Fui, nē, 800, nē. 80. Thank you. Yep, bye. Nu viss, Mārtiņ, ieķēri tev tikko mazo būdiņu. Pārāk parasti ēdienu. Pārāk labi. Jā. Kaut ko vajag atrast interesantāk. Ko tu ieķēri? Peļu vēdriņus? Vistu dirsiņus. Ok. Un kā? Garšīgi cepti. This is chicken, yeah? This is chicken? No, smūti esam ieķēruši. O, ko galīgi labs. Tu svaigi nomizo veselu.
mango un uzblenderē. Naudas izteiksmē, cik tas maksā pa lielam? Kaut kāda €1,50. Kamēr mēs staigājam, skatāmies ēdienas arī staigā apkārt. Jā. Lai tik pieņemās svarā. Un, jā, pastīties ierakstu, diemžēl, tu neredzēji, kā es glaudīju čūsku. Paspēlējos arī bišķi ar ēdienu, bet, diemžēl, tas aizgāja kaut kādā timelapsā. Bet līdz ar to es teiktu, ka šīs ir pirmās dienas beigas. Kaut kā tā. Ev, kāds noskaņojums? Labs. Labs. Labs, sagurums, spēr labs. Bet jā, nereāli daudz, ko paspējam šodien izdarīt. Ir tāda sajūta, godīgi sakot, ka mēs 2 dienas jau kā minimums esam. Ņemot vērā to, kur mēs esam paspējuši būt, ko redzēt, ko sadarīt. Bet viss, iesim uz viesnīcu un tiekamies varbūt rīt.